tuvojas gada lielākais negaiss un krusa. Plikais kostīms. Jānostibīja šī telts. Es iešu nogriezt štrupītes. Un mājiņa pašlaik tiek izmantot kā noliktava. Jau Haidī. Čau Mārī, Gaveni. Es nesu tevis veidoto uzrakstīņu. Šādi esmu nopakojis auto, gaidot gadsimtu negaisu, kurš tur tālumā jau ir pie Daugavpils. Atcēju pie riteņiem. Apakšā segas. Vējš jau pieņemās spēkā. Vārnas krīt panikā. Kas notiek? Tālumā vārniņas. Vārniņi. Es krītu panikā pa vējam. Restaurēju ričuku. Šādi nāk nost krāsiņas. Šodien esmu atkal finierī, gaidu finierus visādas. Būs finieri. Es esmu šokā par amatniecības kvalitāti Ludzā. Pietika jau ar tiem zāģu materiāliem, kas visi atnāca šķībi sāevelēti. Tad atveda šīs te plāksnes, visas ir par īsu. Visām augstums neatbilst prasītajiem un garums arī. Maliņas ir nenoslīpētas. Un leņķi nav nozāģēti. Vajadzēja būt šitā. Te vajadzēja būt vienai detaļai. 8 gabali smuki sarasēju. Tagad nozāģēšu leņķīšus, kas nav nozāģēti. Atzīmēju caurumus. Tiku cauri ar šo piloturbīti un šo bošurbīti. Uztaisīju šādu garšīgu ēdienu. Tur ir smalki sagriezt salātiņu, vistiņas un makaroniņu ar visādām mērcītēm vēl. Gandrīz nodedzināju urbi. Urbjot otru caurumu. Sāka bišķiņ kūpēt. Tādēļ dūmi sāk lidot ārā. Un es viņiem saldēta vāni. Laikam strādā. Sveikiņi! Šādi te es nolus leņķīti un transportieru priekšā. Sauc par krabi. Tomātiņu salātiņu, rīsiņu un vistas gaļiņas ar sīpoliem. Nelielas brokastis šodienai. Pat nekad nebija uzmetis acis tik tālu saimniecībā. Tad ir kādas 100 tonnas ar metālu užņiem. Tāluši tāda riepiņa. Golfiņa riepiņa. Izfrēzēju. Ieliku stabiņus. Zāģēju šādu trapecīti. Tie būs lūveri. Atkal esmu izdomājis dažādas advancētās tehnikas. Tur kaut kas tiek sazīmēts. Puķes uzplaukst, ruķītis sēž un klausās. Arī viņš visu atcerās. Elfu meitene dzied, atmiņā par saules civilizāciju. Ruķītis sēž un klausās. Arī viņš visu atcerās.